Esplanāde atrodas pašā Rīgas vidū. Laikmeta griežos tā ir vairāk kārt mainījusies, pārbūvēta un pārcietusi karus. Esplanādes vietā reiz atradies Kubes kalns. Jau Indriķa hronikā pieminētajam Kubes kalnam liktenīgs izrādījās 1722. gads, kad Krievijas ķēzariene Katrīna II izdeva pavēli pilsētas aizsardzības nolūkos ierīkot Esplanādi. Savu stratēģisko nozīmi Esplanāde zaudēja ap 1857. gadu, kad sāka nojaukt pilsētas vaļņus un bastionus. Esplanāde izveidojās par plašāko Rīgas laukumu, ko izmantoja dažādiem tautas sajietiem un svētkiem. Te notika gan Krāšņa baznīcas svētki, gan lauksaimniecības izstādes, bet 1901. gadā Esplanādē notika lielā Rīgas 700 gadu jubilejas izstāde, kas slavināja rūpniecības, mākslas, amatniecības un pilsētas attīstības sasniegumus. Pirmās brīvvalsts laikā Esplanādē tika pieņemtas armijas parādes, notika dziesmu svētki un citi plaši pasākumi. Pirmoreiz dziesmu svētki Esplanādē notika 1888. gadā. Ziemas mēnešos Esplanādē allaž darbojusies slidotava. Kristus piedzimšanas katedrāle ir lielākā un arhitektoniski grandiozākā pareizticīgo kulta celtne Baltijā. Katedrāli postīja gan Pirmais, gan Otrais pasaules karš. PSRS laikos katedrāle tika nodota zinību nama vajadzībām. 1905. gadā lielā steigā tapa Latvijas mākslas muzejs un 1903. gadā Rīgas Biržas komercskola, kuras telpās tagad atrodas Valsts mākslas akadēmija. Visas šīs būves varam uzskatīt par stabilām sava laika lieciniecēm un vērā ņemamu kultūras mantojumu. Esplanādes tapšanā savu roku pielika arī ievērojamais Rīgas dārzu meistars Georgs Kūfalds. Tieši Esplanādes apzaļumošanas un iekārtošanas projekts tiek uzskatīts par Kūfalta meistarības būtiskāko apliecinājumu. 1910. gada jūlijā Rīgā viesojas Krievijas cars Nikolais II un viņa ģimene, sieva Aleksandra Fjodorovna, meitas Olga, Taķjana, Anastasija, Marija un troņmantnieks Aleksejs. Cara vizītes mērķis bija ar savu klātbūtni pagodināt Pētera I pieminekļa atklāšanu, kas notika par godu Rīgas iekarošanas 200 gadiem. Dažādi laiki un notikumi atstājuši savus pieturas zīmes Esplanādē. Pirmais uz palikšanu te apmetās piemineklis Krievu armijas virspavēlniekam ģenerālfeldmaršalam Mihailam Barklajam de Tollī. Piemineklis atklāts 1913. gadā, atzīmējot 100. gada dienu kopš uzvaras 1812. gada karā. 1918. gadā Latvijā ienāca sarkanā armija. 1919. gada ziemā Esplanādes laukumā guldīja kapā 27 komunārus, kuri bija krituši cīņās par padomju varu. 20. gadsimta 30. gados pie Mākslas muzeja uzstādīja pieminekli izcilajam latviešu gleznotājam Janim Rozentālam. Vēlāk laukuma izkārtojums daļai mainījās, jo Raiņa 100. dzimšanas dienā, 1965. gada 11. septembrī, tika atklāts dzejnieka piemineklis. Kopš tā laika šī ir tradicionāla dzejas dienu norises vieta. Laika gaitā Esplanādē bijuši daudzi nosaukumi. Tā ir dēvēta par Marsa laukumu, par Parādes laukumu, par Vienības laukumu, par Komunāru laukumu un par Esplanādi. 2014. gadā, kad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, Esplanāde sagaida lielas pārmaiņas. Senais parks kļūs par lielo kultūras notikumu epicentru.